Sveiki, man sauc Inga Strižņa, es no 4. iesaukuma iespējamā misija. Šodien ir 6. nedēļā otrdiena, un mums palikušo 3 dienas līdz noslēgumam Vasaras akadēmijai. Šodien mēs mācījāmies par tehnoloģiju izmantošanu stundās. Viesturs no 1. iesaukuma mūs apmācīja. Galvenā doma, kas vijās cauri dienai, bija, lai tehnoloģiju izmantošana nekļūst par pašmērķi mums visiem, bet kā izteikti palīgi ierīce stundās, stundu plānam un skolēnu apmācīšanai. Visu dienu sastāvēja no 3 daļām. Pirmā bija šī teorētiskā, kad mēs iepazināmies, kādas ir iespējas tehnoloģiju izmantošanā. Otrā daļā mēs vairāk piestrādājām pie tā, kādai ir jābūt labai prezentācijai. Un 3. daļā mēs paši taisījām šīs prezentācijas, kas, manuprāt, daļai bija izaicinājums, vismaz man personīgi liels izaicinājums, jo diezgan grūti uztaisīt labu prezentāciju, redzēt to, kādai tai jāizskatās, jo saturu īsti nevar ielikt šajā brīdī, bet beigās pie izvērtēšanas daļas tiešām daudz iemācījāmies. Un tas noteikti būs noderīgi. Pašā noslēgumā man personīgi interesantākā lieta no šodienas bija elektroniskās vides izmantošana mācību procesā, kur tātad var ļoti labi menedžēt ar materiāliem un skolēnus tādā veidā izvērtēt un iesaistīt mācību procesā ļoti aktīvi.